Labrīt, dāmas, kolēģis un draudzenes. Labrīt. Man tāda sajūta, ka šeit ir visdzirkstošākā enerģija visā Baltijā šobrīd. Un paturpinot aplausus, es aicinu jums par to uzsmaidīt pirmkārt sev un savai kaimiņienei. Un vienlaikus ļoti iespējams, ka gandrīz vai katra mēs esam reiz jutušās kā Magnolijas pasakā. Tādēļ šodien izkristalizēsim konkrētus soļus, kā neutralizēt manipulācijas, izveidot appusēji izdevīgu sadarbību un konfliktu pārvērst atvērtā sarunā. Un vispirms atgādināsim sev, kas tad ir konflikts. Tā nav ne traģēdija, ne beigas. Tas ir sākums. Kad uz šauras taciņas ir satikušās divas vajadzības, kur viena otrai saka, lūdzu, ieraugi mani. Un te jau vai vienmēr konflikta situācijās katrs viņa prāt rīkojās godīgi. Kā tā? Jo mēs katrs skatāmies no sava skatu punkta, un no turienes viss ir godīgi. Un ja mēs to saprotam, tad konflikts no barjeras kļūst par tiltu, uz kura pietiek vietas abām vajadzībām. Tagad aicināšu jūs atcerēties vēl svaigā atmiņā esošo Magnolijas pasaku. Atceramies, vienā stūrī stāv Aratumī un pieprasa pili, otrā pusē stāv Magnols, žonglē ar naudas zīmēm, pāri lido papagailis un čukst noslēpumus. Un pa vidu stāv Keiko, bāle, jo pēdējais asinspiliens jau ir ziedasaknēs. Kurš vainīgs? Aratumī piespieda, Magnols iemanipulēja, papagailis dalījās ar bīstamiem padomiem. Un tad nāk pats sāpīgākais brīdis. Es pati esmu vainīga. Es izspiedu pēdējo asinspili. Un tas ir slasts, kurā iekrīt liela daļa sieviešu, mammu, meitu. Kritika ir ceļoša, mēs mācāmies. Pašvainošana sagrauj. Kā būtu, ja Keiko būtu pakāpusies burtiski pussolīt atpakaļ, iepauzējusi un teikusi sev? Situācija spiež, man ir palikusi pēdējā asinspilīte, un es izvēlos to paturēt sev. Es izvēlos dzīvot. Šī pauze dod telpu izvēlei. Un kad mums ir šīs izvēles iespējas, tad rodās jautājums, kā tad lai atšķir, kas tad ir motivācija un kas ir manipulācija? Tikai tu to vari izdarīt. Cik daudz no jums ir dzirdējuši šos vārdus? Un varbūt sākumā tas pats skan kā kompliments, bet patiesībā tur ir apslēpts dziļš manipulācijas āķis. Jo, ja tu atteiksi, tad tu vairs nebūsi īpaša. Un tas ir atvars, kas ieraud daudzas no mums. Pārstrādāšanās, izdegšana, plaisas attiecībās un veselības problēmas. Kā būtu,
Ja mēs izmantotu šo pašu pauzīti, par ko mēs runājām, kad man saka šādus vārdus, es burtiski saķeru sevi aiz rokas un skaitu iekšēji līdz 10. Nu jau līdz 10. Un šajā brīdī mans vainas rats norimst un ieslēdzās man iekšējā patiesā balss. Vai es to patiesi gribu darīt, vai man ir vienkārši nērti pievilt? Tad, kad mēs stāvam stabili uz abām kājām, jo manipulācijas āķis ir izvilkts, pirms mēs dodamies kaut kur tālāk, ko mēs darām? Jā, mēs paskatāmies, kur mēs vēlamies doties. Cik daudzām no jums ir bijis tā, kad visi metās darbos, katrs es šito, es to, un tagad baigi kūsā. Un neviens nav pavaicājis, kur mēs vēlamies doties. Un dzīvē ļoti bieži mums pat ir bailes uzdot šo jautājumu sev, jo ja nu izrādās, ka mēs gribam iet atšķirīgos virzienos, ja nu es pazaudēju savu mīļoto Aratumī, un kā būtu, ja mēs būtu drosmīgas? Pirmkārt, drosmīgas pastāvēt par sevi un uzdot 3 zelta jautājumus, ko es uzdodu sev, saviem klientiem, kad mēs sākam kādu projektu un ik pa laikam, kad lietas mainās. Pirmais jautājums. Kas ir tas, ko mēs katrs patiesi vēlamies? Otrs. Cik daudz spēka, enerģijas, laika, kontaktu mēs katrs esam gatavs ieguldīt. Un treškārt, ko mēs darīsim, kad kāds no mums nespēs pildīt solīto. Uzdodot šos jautājumus, ļoti viegli paliek atšķirt tos cilvēkus, ar kuriem mums nav pa ceļam. Un nav jātērē dāmas 10 gadi bezjēdzīgās attiecībās. Kad situācija ir noskaidrojusies, pēkšņi parādās jauni cilvēki un jaunas iespējas, un te sākas jēgpilnas attiecības. Kā būtu, ja Keiko būtu teikusi Aratumī aptuveni tā? Es redzu, pils ir tavs sapnis, un zini, tas ir arī manējais. Ko mēs varam abi darīt, kā mēs varam sadalīt darbus, lai šo pili patiešām veiksmīgi uzbūvētu. Un šādā situācijā saruna no bīstama bieda kļūst par ceļa karti. Tādu ceļu, kur mēs ieraugam maršrutus, kas ir saudzīgi abiem mums. Nu jā, dzīvē gadās arī tā, ka dzīve met līkumus, un vai nu mēs paši izlidojam no trases, un varbūt arī kādu citu paraujam līdzi. Ko darīt? Atvainoties vai lūgt piedošanu? Burtiski atvainot nozīmē atbrīvot no vainas. Un te mēs tādu interesantu uzdevumu iedodam tam otram cilvēkam. Es esmu sev uzlikusi vainu, un tagad tev tā jānoņem. Vai varbūt arī tā, ka otrs mēģina tev uzvelt vainu. Un tādā situācijā atvainošanās ir kā granāta. Tās sprākst un šķembas krīt uz visām pusēm, un jo īpaši tur, kur tu to negaidīji. Tā iedarbina ķēdes reakciju. Tātad tu esi vainīga, un tātad es esmu upuris. Un tieši tāpēc man pienākas kompensācija. Un šī iemesla dēļ es klientu apkalpošanā nekad neiesaku atvainoties. Dāmas, es dzirdu jūsu neizpratni. Tā vietā es piedāvāju rīcības plānu. Piemēram, kad es kavēju kādu projektu, man arī gadās, zvana klients, jau satraucies, un es viņam atbildu. Rīt no rīta 9:00 būs jums pieejami jau uzlabotie līgumi ar konkrētiem maniem ieteikumiem, kādā secībā savas prasības izteikt otrai pusē, un pat iedošu konkrētas formulējumus, kā to izdarīt.
Tā kā klientam ir skaidrs, kā viņš panāks to, ko vēlās, un ka tas ir tuvā nākotnē, pārskatāmā nākotnē, emocijas pašas noplok, un mēs spējam abi jau loģiski domāt. Iespējams, ka galvā urda doma, atvainoties, varbūt piedošanu palūgt. Burtiski tas ir lūdzu dot. Un tas ir godīgi un atklāti, gan pret sevi, gan pret otru. Otram ir skaidrs, ko no viņa lūdz dot. Un svētīgi tas sanāk, ja tas ir no sirds uz sirdi. Tad tā ir dāvana abiem. Tieši tāpēc es lūdzu piedošanu tikai tuviem cilvēkiem. Un arī tādiem, kas ir gatavi piedot, arī tad, kad ir smagi un grūti. Un šeit ir vietā viens piemērs no biznesa dzīves. Manam klientam viņa VIP klients un draugs bija krīzē pazaudējis lielu naudas summu. Kā jau drauga būšana, papīri bija sakārtoti, daļēji. Draugs iesūdzēja manu klientu tiesā, jau vinnēja pirmo instanci, tiesa piesprieda lielu naudas summu, miljonus no mana klienta. Pie tā draugs vēl neapstājās, krimināllietas ierosināja, un es nejauši satieku savu klientu, un viņš man saka, un es teicu, ko mīļais, sāksim ar svarīgāko, vai esi tam gatavs? Palīdzēju klientam visu pirms apturēt šo vainošanas ratu un piedot. Vispirms piedot sev un arī jau bijušajam draugam. Tad mēs spējām ieslēgt loģisko prātu, izstrādājām hipotēzes par to, kādas varētu būt slēptās vajadzības draugam, uz tām uzbūvējām taktiku sarunu, un mans klients pats uzrunāja savu draugu uz tikšanos. Rezultāts? Vīru runa, lieta beigta, klients samaksā 10% no tiesas piespriestā, un visi ir apmierināti, pat draugs. Kāda morāla no šā, kurš spēj piedot sev un pasniegt roku otram, patiesībā pārņem sarunas vadību un spēj pagriezt to citā gultnē. Tagad, kad mēs esam izpratušas konflikta anatomiju, nedaudz, to, ko dzirdējām, sapakojam īsā rokas grāmatā, ieliekam savā rokas somiņā un turpinām savu līderes ceļu. Jo pasaule ir izslāpusi pēc līderēm, kuras spēj atmaskot tikai tu to vari un atbildēt, paldies, es padomāšu. Līderes, kuras pa gabalu pamana vainošanu un tā vietā piedāvā konkrētu rīcības plānu. Pasaule gaida jūs, dāmas, kuras ir gana drosmīgas, lai pirmās uzsāktu sarunu par mērķi, resursiem un ik pa laikam atgrieztos pie šīs sarunas. Dāmas, pasaulē ir vajadzīgas sievietes, kuras neatvainojas, bet nodarīto sāpi veldzina ar sirsnīgu piedošanu. Ir vajadzīgas dāmas, kas uzkāpj uz balkona un paskatās, kas tad īsti te notiek, un atbild sev ar faktiem, bez emocijām. Un pirms mēs dodamies savā līderes ceļojumā, viens triks, ko darīt tad, kad jūs nezināt, ko darīt. Kamēr gaidām šo triku, vienkārši brīvi elpojiet un izelpojiet. Brīvi. Un varbūt vēlreiz to atkārtojiet. Šī ir tā atbilde, ko saka pārliecināta līdere uz jebkuru jautājumu. Paldies!